Zvaigznīšu brīdi. Bet tagad kāda intervija, kur varbūt saliks savdabīgs punkts uz I mūsu kopējam teātrim, ko mēs saucam par dzīvi. Kādā no Rīgas ielām nesen satikām kādu dīvainu gājienu. Varbūt pieiesim klāt un pavaicāsim gājienu dalībniekiem, kas viņi tādi ir un ko viņi pārstāv. Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Arnolds! Teodors Nete! Kādu organizāciju jūs pārstāvat? Mēs pārstāvam Dēliņu Jātviņu kultūras biedrību. Man tēvs bija Jātviņš, man brālēns ir Jātviņš, vai ne? Ziniet, mēs ar spēku neko negribam, mēs jau transparentiem vienīgi atnākuši. Galvenais bez vārdarbības, bez vārdarbības. Kāds ir šī gājiena mērķis? Teodors Nete! Man brālēns ir atnācis, un tēvs man teica, ka... Ja es atveros, kāds ir šī gājiena mērķis? Mēs ar brālēnu transparentiem atnācām un gribējām, ka Jātviņiem arī, vai ne, tiktu viņi daudz palicis šitai te Latvijā vairāk. Un tā Jātviņiem arī jābūt brīvi. Teodors Nete! Es pateikšu tā, ka brīvi Jātviņi brīvā republikā, jā? Tātad brīvību Jātviņiem! Brīvību Jātviņiem! Brīvā republikā tikai. Mums ganīs katru nedēļu raksta meitenes, raksta mums uz Zvaigznīšu brīdi. Un viena no tām meitenēm ir vārdā Una. Un Una mūs bieži aicina ciemos, bet nekad nenorāda adresi, kur tam mums īsti jādodas. Tā kā Una, ja nu kādreiz Una izdomā mums vēl atsūtīt vēstuli, tad noteikti uzrādi adresi.